Šovakar raidījumā Līvānu slimnīcā iespēja saņemt attālinātas ārstu konsultācijas. Sēlieta sniedz ieguldījumu bērnu izglītošanā par latviešu dzīvesziņu. Es gribēju saņemt zinoša profesionāla ārsta padomu par to. Līvānu slimnīcā atklāts attālināto konsultāciju kabinets, kurā ikvienam pacientam būs iespēja saņemt dažādu ārstu konsultācijas video sarunas formātā. Šāds pakalpojums Līvānu novadā ir jaunums, un tas tiks nodrošināts sadarbībā ar uzņēmumu Sijā Digital Clinic. Mēs esam uzsakuši sadarbību tieši ar Līvānas slimnīcu, ar Līvānu pašvaldību, lai iedzīvotājiem būtu pieejami dažādi specialitāšu ārsti, un lai viņi būtu pieejami nevis pēc vairākiem mēnešiem, bet lai viņi būtu pieejami 72 stundu laikā. Ideālā gadījumā, principā, nākamajā dienā. Attālināto konsultāciju kabinetā pakalpojumu var izmantot gan Līvānu slimnīcas pacienti, gan citi iedzīvotāji, kuriem nav atbilstošu tehnoloģiju vai prasmju, kā jāpieslēdzas video sarunai. Slimnīcas telpās esošais kabinets ir aprīkots ar visu nepieciešamo, un pacientiem ir pieejama arī palīdzība, lai pieslēgtos sarunai. Šādas konsultācijas ir tikpat leģitīmas kā klātienes vizītes. Mums ir iespējams izrakstīt pacientam medikamentus, izrakstīt pacientam dažādus nosūtījumus uz izmeklējumiem, nosūtījumus pie speciālistiem. Ja ir zināms dokuments, pacients var uzrādīt, vai es e-veselībā izsakoju arī medikamentus pagarināt. Lai gan iedzīvotāju vidū ir bažas par to, vai ārsts var palīdzēt nesot klāt, prakse liecina, ka tas ir ļoti noderīgi daudzās situācijās, piemēram, ādas problēmu gadījumā. Pacients atsūta bildes, kas ir man vajadzīgas kvalitatīvi. Protams, es varu palūgt kādreiz pārfotografēt, bet tieši dermatoloģija, lai kā varbūt izklausītos dīvaini, bet ļoti veiksmīgi var gandrīz visos gadījumos arī attālināti nokonsultēt. Un, ja ir nepieciešama papildus izmeklējumi, tad var nosūtīt pacientu konkrēti uz laboratoriju uz analīzēm no ādas vai jebkādas citas. Tāpat attālināti pieejamas kardiologa, endokrinologa, psihologa un dažādu citu speciālistu konsultācijas. Ārsti, kuri sniedz šos pakalpojumus, viņi ir praktizējušie ārsti, viņi strādā stacionāros, tie ir arī profesori, tie cilvēki, kuri ikdienā strādā šai nozarē, bet viņam ir iemaņas, kā konsultēt pacientus tieši attālināti. Attālināto konsultāciju kabinets Līvānu slimnīcā klientiem būs atvērts no 2. februāra. Jāņem vērā, ka tas ir maksas pakalpojums un tam ir iepriekš jāpiesakās Līvānu slimnīcas reģistratūrā vai elektroniski slimnīcas mājaslapā. Jāpiebilst, ka Digital Clinic nodrošina ārstu konsultācijas tiešsaistē ikvienam iedzīvotājam, kuram ir dators vai vietālrunis ar interneta pieslēgumu. Sandra Pēgeļkalne, Kaspars Daņiļevičs, Vidusdaugavas televīzija. Pēdējos gados Sēliete Aiga Virsnīte izdevusi 8 grāmatas bērniem, kurās apkopotas saules gada rīta dziesmas un radīts plašs mājmācības materiālu klāsts. Grāmatās ir vairākas sadaļas, vairāk kā 9, un nāk klāt mājmācības sadaļa, kā mēs strādājam ar bērniem šūpulī, tad, kad viņam 3 gadi, tad, kad viņam ir jau 5, 6, tiem, kam ir 11 gadi, tad ar tiem mēs arī tāpat varam strādāt ļoti labi. Aigas saknes meklējamas Jaunjelgavā un mīlestība pret dziesmu viņai ir jau no bērnības. Dziedāšana turpinājusies arī ģimenē. Savam mazdēlam Aiga dziedāja jau no pirmajām dzīves dienām. Es viņam dziedāju šūpulī tās dziesmas. Un tad vienā reizē, kad viņam bija 3 gadi, viņš man teica: Agucē, man tās dziesmas līdz kaklam ir apnikušas, vai tev citu nav? Tas kļuva par sākumu grāmatu tapšanai. Pirmā grāmata izdota pirms 3 gadiem, un šogad plānots izdot 9. noslēdzošo grāmatu šajā sērijā. Tad, kad nāk rudens, tu atver tās 16 dziesmas no dievainēm, tu atver Mārteņa dziesmas, tu atver Ziemassvētku dziesmas ķekat, un tev liekas, ak, Dievs, ka tik paspētu vēl viss tam saules gada ritam iziet cauri tepatās Latvijā. Grāmatas ir praktisks palīgs gan pedagogiem, gan ģimenēm. Lai atvieglotu mācīšanās procesu, izdevumos iekļauti QR kodi, kurus noskanējot iespējams noklausīties dziesmas un redzēt rotaļas.
Pērnā gada laikā Aiga viesojusies 280 bērnu dārzos visā Latvijā. Te ir kokas akordi, te ir notis, te ir audio ieraksts, bet kā noķert bērnu uzmanību, jo tas ir ātrums, tagad ir tik ātri, viņi ļoti ir priecīgi par to, kad ir kaut kas jauns, ir kaut kas tāds, ko viņi var ātri 2-3 minūtēs iekļūt iekšā šajā dainā un ar rotaļu ar kustību parādīt. Līdztekus Saules gada rīta grāmatu sērijai izdota arī bērnu grāmata Vilcēns Rada un Saules skola, bet šobrīd top jauna grāmata Maizes ceļš. Grāmatas ir ne tikai izglītojošas, bet arī ar krāsainām ilustrācijām. Savu Margaritu stārasti Aigai nācās meklēt ilgi. Es ļauju rokai slīdēt pa papīru, roka strādā. Galva kaut kādā brīdī pieslēdzās, un tas vienkārši top. Ja tajā bildē darbojās kāds dzīvnieciņš, tad man aiziet ļoti viegli tās bildes vienā elpas vilcienā principā uzzīmēs, jo tā man ir mīļākā tēma, ko zīmēt. Zanē šis nav pirmais projekts. Viņa ilustrējusi arī Kristīnas Neimanes pirmo grāmatu. Tomēr viņa ir tikai viena no daudzajiem cilvēkiem, kas palīdzējuši Aigas sapnim piepildīties. Grāmatu tapšanā iesaistīti daudzi atbalstītāji. Nozīmīgu lomu spēlējuši gan ziedotāji, gan Ogres novada pašvaldība. Kā te Katrīna Strode, Kaspars Daņļevičs, Vidusdaugavas televīzija. Jēkabpils novada Mežāres pagastā kādu 1989. gadā dzimusi sieviete, vadot Volkswagen markas automašīnu, neievēroja drošu distanci un izraisīja avāriju. Viņa uzbrauca priekšā braucošās kravas automašīnas piekabei. Ceļu satiksmes negadījumā neviena persona fiziski necieta. Valsts policija uzsākusi administratīvā pārkāpuma procesu. Ņemot vērā ziemas augstumu, iedzīvotājiem aktuāla ir kurināmā iegāde. Diemžēl šo brīdi izmanto krāpnieki, piedāvājot kokskaidu granulas vai citu kurināmo, bet patiesībā maldinot pircējus. Piemēram, Jelgavā kāds iedzīvotājs internetā pasūtīja 3 paletes granulu par 567 eiro, taču prece netika saņemta un nauda atpakaļ netika atgriezta. Par notikušo uzsākts krimināla process. Valsts policija aicina būt īpaši piesardzīgiem un rūpīgi izvērtēt interneta piedāvājumus, lai nekļūtu par krāpšanas upuriem. Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis un viņa vietnieks attīstības jautājumos Kārlis Stars saņēmuši atļaujas pielaidei valsts noslēpumam. Tādējādi pieejas valsts noslēpumam tagad ir visai domes vadībai, arī priekšsēdētāja vietniecei izglītības un kultūras jautājumos Aijai Veterei un priekšsēdētāja vietnieka veselības un sociālo pakalpojumu jautājumos Aivaram Vanagam. Augstā laikā Jēkabpils novada pašvaldības policija pastiprināti patrulē, īpašu uzmanību pievēršot bezpajumtnieku pulcēšanās vietām, kas ziemā var apdraudēt veselību un dzīvību. Tiek pārbaudītas pamestas ēkas, šķūņi, kāpņu telpas, sabiedriskās vietas un transporta mezgli. Personas veselības stāvoklis tiek izvērtēts, izsaucot mediķus, ja nepieciešams. Pašvaldība aicina iedzīvotājus būt atsaucīgiem un ziņot par cilvēkiem, kas nonākuši bezpalīdzīgā stāvoklī, zvanot attiecīgajiem dienestiem. Autotransporta direkcija publiskojusi statistikas datus par pasažieru plūsmu reģionālo autobusu maršrutu pieturvietās. Tā ir iespēja gan pašvaldībām, gan iedzīvotājiem uzzināt, cik pasažieru ir iekāpuši un izkāpuši konkrētā pieturā konkrētā laika periodā. Piemēram, Jēkabpils autoostā decembrī autobusā iekāpa vairāk nekā 12 000 pasažieru un izkāpa arī vairāk nekā 12 000 cilvēku. Saite uz mājaslapu, kurā pieejama statistika, atrodama portālā Jēkabpils laiks. Saistībā ar gripas izplatību Jēkabpils cietumā līdz 26. februārim izsludināta karantīna. Tās laikā ierobežotas klātienes tikšanās ar ieslodzītajiem, pārvietošanās uz citām ieslodzījuma vietām, konvojēšana uz tiesām, satikšanās ar radiniekiem un visi kolektīvie pasākumi, izglītības un resocializācijas programmu nodarbības. Slēgtā režīma ieslodzītajiem aizliegts pastāvīgi pārvietoties pa noteiktām cietuma zonām, taču tiek nodrošināta vismaz stunda pastaigas svaigā gaisā ar vienību izolāciju. Mērķis ir samazināt saslimšanas risku. Atkritumu apsaimniekotāji Jēkabpils novadā aicina iedzīvotājus nebūt vienaldzīgiem un iesaistīties cīņā pret nelikumīgu atkritumu izmešanu.
Ja tiek pamanīta nelikumīga atkritumu izmešana pie daudzdzīvokļu mājām vai atkritumu izmešana dabā, iedzīvotāji aicināti veikt foto vai video fiksāciju, ja iespējams ar pārkāpēju un automašīnas numuru, kā arī ziņot par novēroto Jēkabpils novada pašvaldības policijai, zvanot uz ekrānā redzamo tālruņa numuru. Ziņojot policijai, ik viens var lūgt anonimitātes nodrošināšanu. Mikrorajonos ceļi gandrīz neizbraucami, bet dzīvoklī silts, laikam plāns, ka mazāk riņķī vazāsies un bērnus vairāk ražos. Uzzini jaunāko. Ienāc jēkabpilslaiks.lv 31. janvārī 2008. Raģu ūdenskrātuvē notiks sacensības zemledus makšķerēšanā. Tajās aicināti piedalīties visi zemledus makšķerēšanas entuziasti, gan Jēkabpils novada iedzīvotāji, gan viesi no citām pilsētām un novadiem. Tā būs lieliska iespēja aktīvi pavadīt laiku, izbaudīt ziemu, sacensību garu un veselīgu konkurenci. 31. janvārī 2018. Viesītes kultūras centrā Sēlija notiks tradicionālais tautas deju kolektīvu sadancis Klaberjakts. Šogad skatuvi rībinās 11 enerģiski deju kolektīvi, bet par īpašu atmosfēru rūpēsies amatierteātris Vēris. 1. februārī 2010. Jēkabpils meža parkā notiks otrais kopskrējiens, kas kalpos kā gatavošanās Backyard Ultra sacensībām, kuras norisināsies 18. aprīlī Jēkabpilī. Dalībnieki kopā veiks teju 7 km garu distanci apkārt Raģu ūdenskrātuvei. Katrs varēs izvēlēties sev piemērotāko, skriet vienā no 2 tempa grupām vai veikt distanci savā ritmā. Kopā plānoti 6 šādi skrējieni. 1. februārī 2016. Sutru kultūras namā tiks atklāta Viktora Petaško lielformāta putuplasta gleznu izstāde. Pasākuma laikā paredzēta tikšanās ar mākslinieku, kopīga saruna, mūzika un iespēja radoši darboties ar putuplastu. Izstāde būs skatāma līdz 1. martam. Mēbeļu lielveikals Optimus.lv. Tavs ceļš uz mājīgu interjeru sākas šeit. Laiks kārtīgi izgulēties. Kvalitatīva un moderna gulta tagad tikai par 125 eiro. Tā ir pieejama noliktavā tūlīt pat, pērc veikalā un baudi atpūti jau šovakar. Komforts un stils tavā viesistabā. Izteiksmīgais dīvāns Diona ar augstas kvalitātes audumu tagad tikai par 299 eiro. Aicina viesus pie galda. Stilīgi galdi un ērti krēsli tavai virtuvei vai ēdamistabai. Plaša izvēle un izdevīgas cenas katrai gaumei visos mūsu veikalos. Optimus.lv. Meklē mūs visā Latvijā vai pasūti internetā. Saka, nauda neaug kokos. Ar mums patu augan. Ja tu esi meža īpašnieks, lauksaimnieks vai zemnieku saimniecība, nepārdod zemi, bet liec to lietā. Mēs tev piešķirsim kredītlīniju. Piedāvājam izdevīgu fiksēto procentu likmi tikai 0,99% mēnesī. Labi, bet kam man to kredītlīniju? Piemēram, ja vajag finansēt meža apsaimniekošanu, ja nepieciešams finansējums apgrozāmajiem līdzekļiem vai lai sabalansētu naudas plūsmu. Kā tad to kredītlīniju dabūt? Vienkārši. Sākumā pata novērtēs tavus zemes īpašumu bez maksas un aprēķinās kredīta limita summu. Minimālā summa par hektāru – 800 eiro. Tad palīdzēsim uzlikt hipotēku un sakārtot visus dokumentus. Turklāt varam to izdarīt arī attālināti. Un pēc tam dodam tev aizdevumu. Lai nomaksātu visus maksājumus, ieies Pata Finance LV, kur redzēs atmaksājumās summas un dienas. Te varēs dzēst kredītsaistības, kad gribēsi, atmaksājot atlikušo summu naudā vai koku materiālos, ko iegūsi no sava zemes īpašuma. Ja tev ir mežs, lauksaimniecības zeme vai izcirtums, nepārdod, liec to lietā. Mēs palīdzēsim. Pata Finance.